Un piedāvājam kārtējo Aldara topu. 5. vietā nonākam Ventspilī, kur Kurzemes derbijā ventspilnieku uzņem Liepāja trio, bet liepājnieki dodās uzbrukumā, bumbu pārtver Villijs Dīns. Tā nonāk Arta Ates rokās, kurš atdod elegantu piespēli aiz muguras Stīva Neša stilā atpakaļ Dīnam, kurš skaisti pārmet bumbiņu pār diviem pretiniekiem un raida to grozā. Bravo, Arti! Lielisks pasiņš! 4. vietā Jūrmala Feniks Lapmērs ciemā uzņem basketbola klubu Ventspils. Saldais pārītis numur 2 Edmunds Elksnis un Ilja Gromovs izspēlē skaistu gaisiņa danku. Lielisks pasiņš un Ilja Gromovs no augšas. Savukārt miksētajos duetos komandu pārstāv Edgars Jeromanovs un tas pats Ilja Gromovs. Vēl vien lieliski piespēle un Gromovs triec bumbu grozā no augšas. Iljas vēstījums Ventspilī: es arī gribu spēlēt savās mājās. 3. vietā atkal nonākam Lapmērs ciemā. Jūrmala Feniks šoreiz uzņem Latvijas Universitāti. Endrijs Šmits meklē saspēles vadītāju, bet tad pārdomā: kam man pirmais numurs, ja es pats varu laukumā izdarīt visu? Endrijs Šmits ieskrienās un pārliek pāri danku Zigmāram Raimo un Linardam Jaunzemam. 2. vietā nonākam Liepājā. Visas Liepāja trio, bet komanda iekļūst topā. Vispirms aizsardzībā bloķēts metiens Gintam Antropam. Pēc tam partnerī pacīnās par bumbu Jānis Antrops. Bumba nonāk pie Hiksa, kurš to piespēlē tālāk Sokolovam. Viņa tālmetiens nav precīzs, bet punktu pieliek Klaus Čavars ar sulīgi pielaboto danku. 2. vietā visa Liepājas komanda. Un Aldara topā 1. vietā nonākam Lapmērs ciemā. Jūrmala Feniks uzņem basketbola klubu Ventspils. Lieliska Jeromanova piespēle Košnīrovam. Tūlīt būs 2 punkti, bet Žanis Peiners domā savādāk. Brāl, tiksimies Ukrainā! Žanis Peiners Aldara topā 1. vietā.